Šodien, 9. maijā, visā Eiropā un pasaulē atzīmējam Eiropas dienu. Europe Direct Austrumlatgalē un Dienvidlatgalē centri sadarbībā ar Krāslavas novada bibliotēku šodien rīkojām krāslaviešiem tikšanās pasākumu runājot par demokrātiju, par Eiropas Savienības un Latvijas vērtībām, iztirzājot dažādus jautājumus, kas ir aktuāli vietējiem cilvēkiem šeit dzīvojot pierobežām. Mūsu rezultāti sarunām ir bijuši ļoti vērtīgi. Daudzi cilvēki uzzinājuši, kāpēc ir jāiet balsot, kādēļ ir ļoti svarīgi risināt vienus vai citus jautājumus savos pagastos. Tāpēc šo dienu Krāslavā esam aizvadījuši ļoti ar vērtīgām sarunām. 7. jūnijā noteikti ir svarīgi piedalīties pašvaldības vēlēšanās, kā arī citās visās vēlēšanās, kas notiek gandrīz katru gadu, jo cilvēkam ir iespēja izmantot demokrātijas pamatu iespēju doties pie vēlēšanas urnas, izvēlēties cilvēku, par kuru jūs esat pārliecināti, ka viņš ir tas, kurš domās, kā attīstīt Krāslavas novadu vai reģionu vai visu Latviju. Vai jūs piedalīsieties vēlēšanās? Jā, noteikti. Noteikti es piedalīšos vēlēšanās. Es noteikti piedalīšos vēlēšanās. Mēs noteikti iesim ar visu ģimeni balsot. Šogad manai meitai tikko palicis 18, un viņai šīs vēlēšanas būs pirmo reizi. Esiet arī jūs, atbildīgi pilsoņi, un dodieties nobalsot par pašvaldībām. Es ļoti aicinātu tomēr arī balsot, nevis vienkārši nākt un balsot par to, ka, labi, ģimene ir ģimene, bet, vienkārši ļoti labs cilvēks, bet pavērtēt, ko šis labais cilvēks ir darījis, un vai šis labais cilvēks vispār zina, kā darbojās pašvaldība, vai šim cilvēkam ir kāda pieredze, vai šis cilvēks ir aktīvs un viņš spēs, ja viņam nav pieredze, šo pieredzi gūt un prasmes arī apgūt, vai šis cilvēks būs gatavs ar jums tikties un sarunāties. Varbūt man pašai personīgi tas ir svarīgākais. Kā es teicu arī, kad Žaneta runāja, ka es neuzskatu, ka pašvaldība ir tā, kas sēž aiz galda un saka, un tagad jūs dzīvosiet tā. Es nolēmu. Nē, jūs varat pateikt, Vilja, mēs gribam dzīvot tā un darām to kopā. Kādi ir tie kritēriji, pēc kuriem jūs vērtēsiet kandidātus? Kritēriji būs skatīsimies, cik katrs jau ir izdarījis, ko tālāk darīs, un kas būs solījumos solīts arī, lasīsim, apskatīsim informāciju, visu apkoposim, un es domāju, ka izvēlēsim pašu labāko, kas būs ar sabiedrību un visi atvērti un ļoti pretīm nākoši viens ar otru, un es tā ļoti ceru, kad ar sabiedrību ies un runās un komunicēs, un tos jautājumus, kas ir ļoti svarīgi, sāpīgi, risinās, jo viss ir iet un darīt, un kopā runāt, un atvērtiem būt, un vienam otram palīdzēt un tiešām visu saprast, kā būtu labāk un risināt tos jautājumus un tiešām iesaistīties. Pirmām kārtām, protams, ir jāpaskatās, kas tas par cilvēku, kurš ir pieteicies startēt šajās vēlēšanās un būt par deputātu kandidātu. Otrām kārtām, protams, ir jāizlasa partijas vēlēšana programma, jāizvērtē pietiekoši kritiski, vai visi tie solījumi ir izpildāmi, ko deputātu kandidāti ir apsolījuši, vai tiešām to pieļauj arī Latvijas likumdošana vai pašvaldību likums. Trešais, kas noteikti ir jāizvērtē, ko šis cilvēks ir darījis Krāslavas novada labā. Vai ir tikai bijuši solījumi, vai bijušas ir tikai sarunas un darbi nav sekojuši. Tuvojoties 7. jūnijam, kad visā Latvijā mēs vēlēsim pašvaldības, es aicinātu pirmām kārtām izmantot šo savu pilsoņa pienākumu, doties uz vēlēšanu iecirkņiem un nobalsot, pirms tam izlasot katras partijas solījumus un izvērtējot šos cilvēkus un viņu darbus, ko viņi ir darījuši jau līdz šim. Noteikti paskatīšos programmu,
paskatīšos, ko viņi ir darījuši iepriekš, un tad veikšu savu izvēli. Un ko jūs vēlētos sagaidīt no jaunievēlētas domas deputātiem? Lai viņi pilda savus solījumus. Tas ir pats mazākais, ko viņi varētu darīt. Un noteikti iniciatīva no viņu puses, no mūsu puses. Skatoties uz to situāciju, ka vispār iedzīvotāji Latvijā neusticās valdībai, ir tie tikai 3% vai 3 punkti uzticēšanās pašvaldībai mazliet ir augstāk, tad es teiktu tā, ka nākamajai pašvaldībai ir jāspēr soļi sarunai ar iedzīvotājiem, atklātai komunikācijai, lai kopā varētu arī darīt darbus un kopā lemt, kuri darbi ir šobrīd svarīgi mūsu novadā. Skatoties kādas pārmaiņas, protams, šī rīcība jābūt pārdomāta un tāda tā kā sabalansēta visiem iedzīvotājiem par labu. Tātad jādomā par visām iedzīvotāju grupām, par visām kategorijām, gan par jauniešiem, gan par senioriem. Protams, visu to, ko jau būs solījuši, bet būt atvērtiem un nākt ar tautu cilvēkiem runāt, jebkurā gadījumā tikties, dažādas debates taistīt, visu to, kas cilvēkiem interesē un kas ir svarīgi, un iet ar viņiem runāt. Jo pats svarīgākais ir cilvēkiem iet un runāt. Jo katrs grib izteikt savu viedokli, un viedokļi ir dažādi un būs, vienmēr tā būs. Bet to kopējo risinājumu tā kā rast, lai būtu abas puses tā ļoti, kā saka, vienotru saprasti. Un tas ir pats svarīgākais, ir iet, piedalīties, runāt un nodot savu balsi tiešām par to, kas būs spējīgs tālāk darīt un parādīt rezultātus mums visiem nākotnē. Kā jūs domājat, cik aktīvi mēs esam Krāslavas novadā demokrātijas pamatu iespējas izmantotāji, vēlētāji? Neaktīvi. 4,7 varbūt. Kas vairāk, kas mazāk? Ja nevērtē tā kā vidējo, bet tad es gribētu teikt, ka laikam ir kādi, kas ir ļoti aktīvi un kādi, kas ir pavisam pasīvi. Jautājums ir, cik procenti atnāk uz vēlēšanām? Arī, jā. Cik procenti? 30, ja? Tuvu tam, jā, ļoti tuvu tam. Pastāstīšu par iepriekšējiem, tie jau ir fakti. 2021. gadā pašvaldības vēlēšanas. Mums Krāslavas novadā ir 17,000, drusciņ vairāk, valststiesīgie vēlētāji. Uz vēlēšanām atnāca nepilni 6,000. Pareizāk sakot, 5,885 cilvēki. Iesniegti bija 7 saraksti. Pats galvenais, ka cilvēki neizmantoja šo iespēju nākt un ievēlēt. Jāsaka tā, ja vēlētāji nedosies uz vēlēšanām, sekas būs pietiekoši traģiskas, un tās mēs jau redzam, kaut vai tāpēc, ka vēlēšanās piedalās tikai 33% iepriekšējās Krāslavas novada pašvaldību vēlēšanās no 17,000, kuri ir balsstiesīgie vēlētāji, ieradās uz vēlēšanām 5,885 cilvēki, 33%. Un tas nozīmē, ka visi tie pārējie cilvēki, kuri nenāca uz balsošanu un nebalsoja, atstāja iespēju varbūt kādam vēl deputātu kandidātam, kurš arī būtu pietiekoši zinošs, profesionāls un spētu veikt un motivēt arī citus deputātus strādāt labāk un profesionālāk, to neizdarīja. Tātad, jebkurā gadījumā vēlēšanas tās ir mūsu nākotne, jebkuram. Jebkurā gadījumā, ja mēs domājam par novada nākotni, ja mēs domājam par savu nākotni, par savu bērnu, mazbērnu nākotni, tad cilvēkam ir jāspēj šajās dienās, ja ne 7. jūnijā, tieši vēlēšana dienā, tad būs iespēja arī visu nedēļu, sākot no 2. jūnija, nākt un balsot par jūsu iecerētajiem deputātu kandidātiem, kuri jūsuprāt būs godprātīgi, zinoši un spējīgi attīstīt mūsu novadu. Ļoti svarīgi. Kāpēc tas ir svarīgi?
varbūt pat ne mazāk svarīgi, ka jūs izvērtējat šos te kandidātus. Ja nebūs pareizi iezīmēti šie te baltie aplīši iekrāsoti, skeneri iespējams tos neatpazīs, un tad mēs nevarēsim tos plusus un mīnusus precīzi saskaitīt. Tiešām šogad ļoti precīzi ir jāaizkrāso šī te tukšā vietiņa baltā, šeit ir parādīts. Bet ja mēs runājam par dzīves stāstu iz pagājušām vēlēšanām jūsu kaimiņu pašvaldībā Daugavpilī, mums bija reāla situācija tādī, kad ļoti daudzi cilvēki, vērtējot šos te sarakstus, kādas personības viņos ir, kas notika? Daudzi, tie, kas vairāk vai mazāk runā latviski, teica par šo personu uzvārdus neminēsim. Es nebalsošu, tāpēc, ka viņš sevi jau ir izsmēlis. Bet par citiem es īsti neredzu, par ko balsot. Un ko viņi izdarīja? Neaizgāja balsot. Un aizgāja nobalsoja citi. Un šobrīd tie, kas neaizgāja balsot, ko dara? Stāv uz sajūsmā vienkārši par to, kas notiek pašvaldībā. Tāpēc, ja jūs nevēlaties, lai notiek līdzīgi jūsu pašvaldībā, nedariet un nekāpiet uz šiem te grābekļiem, jo citi jau to ir izdarījuši. Un, kā saka, gudrs mācās no citu kļūdām, tā kā parādiet savu gudrību, ejiet uz vēlēšanām. Es uzskatu, ka ļoti būtiski, lai iedzīvotāji, ejot uz vēlēšanām, izvērtējot šo kandidātu kvalitāti, prasmes un iemaņas, izvēlētos tos cilvēkus, kuru vērtības ir saskaņā ar jums pašiem. Tad neradīsies problēma, kad jūs ievēlat cilvēkus vai sabiedrība kopumā ievēltos cilvēkus, kuri jums šķiet neatbilstoši deputāta amatam.